Es esmu Inese Lestiņa, Jaungulbenes sociālās aprūpes centra vadītāja. Mūsu aprūpes centrs ir neliels, izveidots uz bijušās Lauku slimnīcas bāzes un apkalpojam apmēram 20 pensijas vecuma un 2. un 3. grupas invalīdus. Ar jauno gadu mūs gaida jauna atjaunota māja, uz kuru mēs pārcelsimies blakus pagastā, kas būs aprīkota un speciāli pārbūvēta sociālās aprūpes centra vajadzībām. Mājas aprīkošanai novads iedalīja mums naudiņu, un par šais naudas ietvaros mēs varējām aprīkot māju ar mēbelītēm, aprīkot virtuvi ar modernām tehnikām, aprīkot veļas māju. Taču sākotnēji plānojot, bija plānota telpiņa trenažieru telpa, trenažieru zālīte neliela, kuru mūsu pensionāri un mūsu klienti varētu pavadīt druscīt brīvo laiku, uzlabot savu veselību un arī fizisko stāvokli. Bet naudiņas trenažieru iegādēji mums diemžēl no šīs naudas, ko mums iedalīja telpa aprīkošanai, nesanāca. Tāpēc mēs esam priecīgi par šo radušos iespēju, ka mums piedāvā kaut kādus nelielus līdzekļus, lai iegādātos šos trenažierus. Arī varbūt, ka tās nav vienīgās vajadzības. Es jau arī minēju, man liekas, vēstulē, ka mums vēl arī ir izveidota pirts telpa. Jā, izbūvētas ir lāvas, bet nav pašas pirts krāsnes, jo arī tā nesanāca mums naudiņa. Un mēs arī ceram, varbūt, kad nākamā gada budžetā, varbūt, kad vienkārši kādi labvēļi šo naudiņu vai krāsni mums uzdāvinās vai naudiņu noziedos. Pirts telpu arī veidojām ar domu, ka ļoti daudz veci cilvēki ir savulaik gājuši, ir tāds rituāls, ka iet pirtī, un daudzi atnākot šeit jautā vienmēr par to pirti un stāsta, kad ir gājuši pirtī un ir pirtojušies. Un šī iespēja tādu nelielu telpu mums izveidot bija, mēs viņu izveidojām. Arī, lai uzlabotu vienkārši cilvēku pašsajūtu, labsajūtu, tāpat arī darbinieki, kas varēs varbūt darba dienas beigās relaksēties vai maiņas beigās meitenes, jo darbs ir smags. Darbs ir gan fiziski, gan morāli nogurdinošs, jo visu lielākā daļa klientiņu ir guļoši, kas ir cilājami, grozami, barojami, ģērbjami. Un šobrīd mums to dara viens cilvēks. Mums ir viens aprūpētājs uz 20 klientiem uz diennakti. Jaunajā cerams, ka mūsu darba vietu skaits palielināsies, un varbūt arī meitenēm būs vieglāk, jo viņas būs vairāks aprūpētājs, nebūs jāpaliek vienai pa nakti. Vēl ir tāda nepieciešamība mums, ko es gan laikam nekur neesmu minējusi, ka mums ir 2 skaistas atpūtas zonas izveidotas, bet nav aprīkots ar mūsdienīgu tehnoloģiju. Tas ir televizori, jo mūsu televizori ir, jāsaka, vēl ļoti veci padomju laiku, kas ir pielāgoti ar dekoderiem. Un ir tādi, kādi viņi ir. Un tad mēs arī būtu priecīgi, ja, piemēram, mūsu 2 skaistajās atpūtas telpās būtu arī skaisti šie televizori, kur arī klienti varētu atpūsties un paskatīties televīziju, paklausīties ziņas vai vienkārši relaksēties. Tādu lietu nav, bet to mēs tā kā arī neesam prasījuši ar domu, ka varbūt, ka mēs vēl ar tiem pašiem vecajiem kādu brīdi iztiksim līdz kaut kādai izdevībai, kad radīsies izdevība vai no budžeta ietaupītās naudiņas, iegādāties kaut ko. Jo naudiņu mēs arī, uz šo brīdi mēs kā ietaupam? Mums ir vasarā dārzs, kas nav obligāti, bet mēs uz pašu iniciatīvu ar klientiem un pašas ejam un izaudzējam praktiski sev ziemai visus dārziņus. Sagatavojam konservus, savāram ievārījumus, izspiežam sulas, salasam ābolus, saliekam ziemai. Un šis te ir tā vietiņa, kur mēs varam šos te budžeta līdzekļīšus ietaupīt. Līdz ar to ēdam ekoloģisku pārtiku. Varbūt, kad ēdam vairāk gaļas, jo mums iznāk tie brīvie līdzekļi lielāki, jo dārzenīši mums ir pavelti.
Un no šī te gala posma arī mēs ietaupam kaut ko. Un tāpat gada beigās, kad budžetiņu savelk, tad mēs jau redzam, ka mēs varam varbūt kaut ko iegādāties. Un tad mēs arī varbūt cerējam uz šiem te televizoriem. Nu, tas varbūt tās būtu tādas lielākās nepieciešamības. Tad, kad mēs aiziesim uz turieni, tad jau arī apjautīsim, kas ir un kā nav un kā būs, jo tagad mēs nestādāmies priekšā aizējot uz tādu lielu māju, kur ir lifts, kur visos stāvos ir vannas istabas, kur ir plaši gaiteņi, kur ir siltas telpas. Nomainīti logi, jā, viss ir jauns, mums tas šķiet tagad tāds nereāli, bet, nu, tā ir mūsu nākotne, par ko mēs ļoti priecājamies. Es esmu aprūpētāja Lolita. Māsni tagad to. Jā, patīkami. Varbūt jūs varētu pastāstīt tieši tās problēmas, ar kurām jūs saskaraties ikdienā, un varbūt tās tieši vajadzības, kas nepieciešamas visvairāk tieši jūsu ikdienas darbā. Nu, mums jau it kā visvairāk, kas mums ir vajadzīgs, visvairāk jau aiziet tie pamperi. Jo tā kā mums ir pārsvarā gandrīz, lielākā daļa ir guļoši cilvēki, un pamperi cik tiešām ir ļoti dārgi. Un ir citreiz tā, ka dienā sanāk mainīt 4-5, tā kā, mums ar tām naudiņām, cik viņas ir, tik ir, bet tā būtu, es domāju, tā lieta, kas cik tiešām būtu tāda aprūpei nepieciešama. Varbūt māsiņa, ko varētu pateikt, ar ko jūs saskaraties tieši, varbūt kādi medikamenti iztrūkst? Nē, ar medikamentiem jau mēs it kā esam nodrošināti. Bet, varbūt kaut ko varētu tādu, kaut ko, varbūt kādai rehabilitācijai vai kas varbūt. Viņiem varētu varbūt kādas, būt masāžiņas vai fizioterapijas kaut kādas, lai varētu veikt procedūras. Tā. Jā, pārsvarā mums tādas nepieciešamās lietas it kā jau ir visas. Mēs, nevaram teikt, ka mēs nebūtu tā nodrošināti un viss, bet, ir jau katram cilvēkam ir sava problēma un katram ir sava nepieciešamība. Šodien mums varbūt cik tiešām trūkst kaut kā tāda, kas varbūt citiem liekas kaut kāds, miegs, bet mums tas ir ļoti nozīmīgs, bet, to jau tā nevar uzreiz it kā, pateikt. Kaut tos pašus varbūt arī tie paši, labi, lai viņi cik maksā tie vitamīni un kaut kas tāds, jo tiem vecajiem cilvēkiem jau arī tas ir ļoti vajadzīgs. Mēs pašas dzeram un arī viņiem ir tāda, vajadzība. Nezinu, ko vēl mums tādu, kaut vai arī par to pašu televizoru, cik tiešām mums tie televizori ir ļoti veci un mēs nevaram atļauties nopirkt naudiņu, nopirkt televizoru naudiņas mums tik, cik ir, tik viņas ir. Paldies jums! Arī varbūt būs maz druscīt vieglāk. Bet pagaidām, tādas viņas mums ir. Tāpat cilvēks kaut kā cīnas. Grib kādreiz staigāt. Ja staigāju. Staigā, jā, ja šo puķi далекий, да? Да, грути. Грутит, ja? Ничего, главное желание есть, и все сбудется, вот увидите. И когда все получится, пригласите меня в гости. Хорошо? Да. Тогда будем отмечать это событие. Слишком долго ждать приезда. Нет, поверьте, если я приехала, все у вас получится хорошо.